Mīļo dienas grāmatu. Šodiena bija citādāka. Jā, no rīta nebija viegli piecelties, piespiest sevi izkāpt no gultas un sākt kustēties, sākt kaut ko darīt. Bet šorīt man tas izdevās, un pat ātrāk kā citas reizes. Zini, cilvēki stāsta, ka rīti ir ļoti svarīgi, un vismaz tie cilvēki, ar kuriem man sanāk runāt. Bet es viņiem neticu. Rīti ir pelēki un vienmuļi, tie atkārtojas katru dienu, un nekas nemainas. Rutīna. Tas laikam ir tas vārds, kas man vislabāk raksturo. Katru rītu tā ir viena un tā pati tēja, tā pati krūze. Vienīgā lieta, kas mainās, ir brokastis. Dažreiz es tās apēdu, citreiz nē. Es zinu, ka tas nav labi, bet es neko tur nevaru padarīt. Arī šoreiz es sēdēju un vienkārši domāju. Domāju par dzīvi, par notiekošo, par sevi. Vai man šodien izdosies? Vai es varu būt labāk par sevi vakar? Es nezinu, kurā brīdī vizuālais izskats man kļuva mazsvarīgs. Visas drēbes izskatās vienādi, visas liekas nepiemērotas. Pati jau vairs īsti nezinu, ko es vispār meklēju. Pat nezinu, kāpēc meklēju. Ja nu man šodien izdodas. Tu pat nevar iedomāties, cik grūti ir uzvilkt apavus. Es zinu, ka tas liekas kā viselementārākā lieta, bet man priekš tā vajag ļoti liela apņēmība. Es negribu vilkt apavus, es negribu vilkt jaku, es negribu doties nekur. Par spīti visam, es tomēr saņēmos. Es saģērbos un es devos, nezinādam, kas man tur sagaida. Lai arī kas tas būtu, tas mani biedēja, bet es tik un tā devos, jo man vajadzēja to izdarīt. Es nespēju. Es spēru soli ārā, bet ko tas mainīja? Es tālāk par kāpņu telpas durvīm netiku. Varbūt pienāks tāda diena, kad man tas izdosies, kad es spēšu aiziet atkal uz skolu.